Nu ko, sveicināti, biedri, kungi un dāmas. Esam atkal ieradušies ātro palīdzību rūpnīcā. Aizmirsīsim par iepriekšējo neveiksmi un zaudējumiem. Lādēsim virsū nākošo kravu. Tātad šeit savākšu vienu ātro palīdzību. Lūk šo te. Tagad, ko es daru, es izvilkšu ārā viņš jauklu, jo man šoreiz būs tikai viena ātrā palīdzība. Un tad būs viens maziņš trailerīts, kemperīts, ko arī ražo Saskatūnā. Rūpnīca, kempera rūpnīca, rekur te. Tur aiz tā žoga. Ja tur var redzēt, droši tur nevar redzēt. Bet šokar es uzlādēšu šo te mašīnu. Un rītā no rīta braukšu pakaļ kemperim. Tāpēc izvelku šo te auklu papakšu cauri, ja man rītā vieglāk būtu uzlādēt. Labi, tiek. Ierados savā kravas otro daļu, kolēģi man atstājuši tā kā pārsteigumu, kad es tur nemaz netieku klāt. Mašīnas samestas placī tā kaut kā un nemaz netiek iekšā. Kolēģis atstājis mašīnu rūcošu, šeit stāv autobus un kur ir mana krava. Skempers, kas man jāsavāc iekšā. Bet no, es te netieku nekādīgi. Tas izskatās lūk šādi. Nezinu, kaut kas jāmēģina, jāizdomā. Kas mums tur nāk? Palīgs. Kas tas ir? Sieviņa Rutiņa nāk palīgā. Tagad te nekādu variantu mums nav. Mēs ar Rutiņu sieviņu vilksim viņu rokām ārā. Stumsim. Gatava? Aiziet. Tagad ir sniegs, ir slidens. Ir divi tā mums sajies. Skaists spogulis, stop. Trāpīja, ja? Spogu mēs varam nolacīt šajā te ideāli. Nu, pavēlkam vēl bišķītiņu. Tā, labi, stop. Tā. Es aiziešu paņemt. Jā. Jā, mums ir viņča. Tā mums te ir viņča. Tā es palaidīšu bišķi atpakaļ. Jā. Un redz, vajag. Nē, vajag te, kāpēc tev vajag vēl? Kur ir problēma? Tātad te nevar likt šņori? Tu nevar likt šņori? Super. Reikš, no te mums būs te, kur ies pāri. Nu tā lādēšana ir pabeigta. Šņors ir saliktas.
Viss kārtībā. Šī te mašīna ātrā palīdzība iet uz Arkanzasu un trailers iet uz Teksasu. Brauksim vispirms uz Teksasu lejā un tad brauksim uz Arkanzasu. Šāds te trailerīts mazais, kas teorētiski ir telts uz riteņiem. Priekšā ir gulta, leduskapis ir, laikam, man liekas, priekšpusē. Tad ir, ja nemaldos, ir arī āra duša maziņa, tāds sildītājs. Reāli iekšpusē tur vienkārši gulta, kur tu var gulēt. Šāds te brīnums maksā apmēram $40,000. Īsti nesaprotu, kurš viņu spērk. Šāds ceļš izstās no apakšas. Rāmas ir nopietnas, tāpēc viņš saucās off-grids. Un var braukt visādiem džungļiem, bet nezinu, es tādu naudu nemaksātu. Sieviņa Rutiņš šoreiz man nebrauks līdzi. Viņai mājās palika uzdevums. Tā kā man ar manām stundām nepietiek, un brauciens būs ļoti ilgs un garš. Droši kāds 10 dienas varētu būt, pēc 10 dienām būšu atpakaļ mājās. Nu ko, mēs gatavosim karti. Nu kartē tas izskatās lūk šādi. Sākšu no Saskatūnas, braukšu lejā uz Teksasu ar pilsētas nosaukumu San Antonio. Piegādāšu kemperi. Tālāk es braucu uz Centerton, Arkansas. Tur es aizvedīšu ātro palīdzību. Un tas viss brauciens kopā būs apmēram 4000 km un daudz stundas. Braukšu lēnām, jo stundu man... Pēc 5 stundu brauciena esmu klāt uz robežas. Šoreiz robežsardze kaut kas nepatika maniem papīriem, iesūtīja man ofisā iekšā. Tur es pasēdēju kādas 3 minūtes. Un robežsarga kungs man pasauca, teica, ka viss ir kārtībā, varot braukt projām. Tā kā... US 52 east for 12 kilometers. Lai gan mana sieviņa Rutiņa taisa visgaršīgāko ēdienu, es nekad neatteikšos apstāties šajā brīnišķīgajā lielveikalā ar nosaukumu Walmart, lai paņemtu garšīgu vistiņu un pie reizes izņemt 30 minūšu pauzi. Mašīna visi ir sālī, sniegā, viss ir netīrs, bet viss vēl projām stāv. Piekabs, nekas nav pazudis. Šodien no rīta bija
Mīnus 20 grādiem. Ļoti augsti. Cerams, ka Teksasā mani sagaidīs vasara. Ko? Paņemsim 30 minūtes un brauksim tālāk. Svētdienas vakars un daudziem no mums ir tradīcijas. Citi svētdienās iet uz baznīcu, es svētdienās cepu krevetes un skatos seriālu 90 Day Fiancé. Labu apetīti un patīkamu skatīšanu. Nu labrīt, ir pirmdienas rīts, pa nakti paliku lielveikala stāvlaukumā. Jātaisa kārtējā rīta pārbaude pirms braukšanas. Ir tātad izbraucis sestdiena pēcpusdienā, tagad pirmdienas rīts. Līdz galam man ir palicis, ko braukt 1300 km. No mājām esmu apmēram 1700 km. Vakardien, kad atbrauca, šeit nebija sniega. Pēc mana vakardienas rituāla es īsti nedabūju izgulēties, jo kaut kādi trokšņi bija šeit notikās. Viss it kā tukšs, nekas tāds briesmīgs nav. Un es nevarēju saprast, kas pat troksni. Nu, tagad no rīta es redzu, kad ir sniegs uzsniedzis, vai ne? Es tā domāju, kas tas bija? Tātad tas bija šķūris, kas man neļāva gulēt. Interesanti ir tas, ka sniega daudzums, kas ir uzsniedzis, ko viņi tīrīja, ir, var redzēt, tad 1 centimetrs. Viņiem uzsniga 1 centimetrs. Viņi ir tā kā bišķiņ tālāk uz dienvidiem, nekā kur mēs dzīvojam. Un viņi noalgo šķūri, kas brauc tīrīt sniegu. Kas man liekas, tā būtu kā naudas izšķērdēšana, vai ne? Ja, Jā, labi. Noksim tālāk. Rītā atdosim pirmo kravas daļu, kemperi. Un parīt atdosim ātro palīdzību. Gaisis viss mums deg, viss darbojās. Viss ir tā kā vajag. Varam braukt. Laiciņš ir fantastisks.
plus 12 grādi. Sāku braukt. Ziemā esmu atpakaļ vasarā. Teorētiski viņiem vajadzētu būt plus 20 šajā gada laikā, bet viņiem arī uznācis ir vēsais periods. Uztais pēdējo pārbaudi kravai. Esmu apmēram stundu no gala punkta, no pirmās atdošanas, kempera atdošanas. Par kravas pārbaudi ir tā, ka pēc teorijas krava ir jāpārbauda pēc uzlikšanas pirmās stundas vai 100 km laikā. Un pēc tam ik pa 3 stundām. Pieredze rāda to, ka uzliekot kravu, pārbaudot, tas parasti to daru pirmās pusstundas laikā. Ja kaut kas ir jāsavalk, jāpārvalk, tad tas parasti notiek tajā pirmā pusstundas laikā un var turpināt ceļojumu vairākas dienas un krava vairs nav jāpārvalk. Vienīgais gadījums ir tad, ja pieņemsim tagad ziemas laikā es savāktu kādu mašīnu no siltajām zemēm, no Kalifornijas, no Teksas, būtu ārā ļoti silta temperatūra. Un braucot ceļā atpakaļ uz mājām, uz Kanādu, kur piemēram ziemā būtu mīnus 20 grādi, dēļ tā, kad riepās mainītos spiediens, samazinātos temperatūras maiņas dēļ. Un varētu gadīties, kad iebraucot no mīnus 20, teiksim tā, no plus 20 grādiem, iebraucot mīnus 10 grādos, kad šņors paliktu vaļīgāks un būtu jāpārvalk. Nu ko, kā tas izskatās? Uz visa fona šitā, te tas izskatās fantastiski. Viss, varam braukt, turpināt ceļu, atdošu kravu, pirmo kravu zaļu pēc stundas. Eka tur otrā pusē, tur kādam ir rančo vārti. Jā, viss ir netīvs. Neko vēl turpināt braukt. Tātad kempers ir piegādāts. Cilvēks velk viņu prom. Tas ir izrādās dīlers. Ja tas būtu parastais klients, man būtu jāņem nost tās plēves. Un tad mēs varētu redzēt, kāds ir šīs tās zem plēves. Bet par cik tas ir dīlers, mēs nost neņemam plēves. Nu, tātad pirmie 3000 km no mājām līdz San Antonio, Teksasai ir nobraukti. Kempers ir nolādēts, tagad jādod otrā kravas daļa, ātrā palīdzība. Braucam uz Arkansasa, Centertonu. Tas būs apmēram 10 stundas un 1220 km. Šodien vēl nobraukšu pāris stundas, kādas 3 vai 4, un tad rītā paliks man kādas 6 stundas rītdienai. Sākam braukt. Tātad atļautais braukšanas ātrums šeit ir 80-20 stundā, kas būtu apmēram 130 km stundā. Un šis ātrums ir atļauts visiem transporta līdzekļiem, un tas nav nekāds noziegums vai ātruma pārkāpšana nekādā mērā. Tā ir normāla parādība šeit braukt ar šādu te ātrumu, un par to sodu tev neviens nedod. Un tas pat citreiz ir arī patīkami, bet ikdienā mēs tā parasti nebraucam.
Runājot par pārējiem braukšanas ātrumiem, pieņemsim, teiksim tā. Vislēnākais braukšanas atļautais ātrums ir Kalifornijā, kur var braukt tikai un vienīgi 55 jūdzes stundā, kas būtu apmēram 90 km/h. Protams, neviens tādā ātrumā nebrauc. Tas ir tā kā bišķītiņi pa lēnu. Visi brauc, vismaz kāds 100, bišķiņi pāri 100. Un par to īsti sodu nedod. Bet, tās ir ātruma ierobežojums. Katrā štatā var būt mazliet savādāki ātruma ierobežojumi. Ir citos štatos, kur ir vieglajām mašīnām viens ātrums, un, teiksim, otra ceļa zīme būs, kas norādīs tieši priekš kā maziem ātrumu. Bet, kā jūs redzat, Teksasā, te nav divas ātruma ierobežojuma zīmes, te visiem ir viens. Runājot par Kanādu, Kanādā ir jābūt ātruma ierobežotājiem uz 105 trijās provincēs. Kvebekā, Ontārio un BC. Ātruma ierobežojumi jābūt 105 km/h. Protams, ļoti daudz tos ierobežotājs neliek, jo kā tu brauks Teksasā uz 105, pēc kā tu izskatīsies, pēc kaut kāda gliemeža. Tāpēc tajās provincēs vienkārši vajag ievērot ātrumu, nebraukt ātrāk par 105, tev neviens nestādinās, un neviens tev nebaudīs, vai tev tur viņš ir vai nav. Ikdienā es parasti braucu ne ātrāk pa 105, 110. Bet, ir patīkami kādreiz, ja cevišķi, ja tev deg, nav laika, un pieņemsim piekdienas vakars, tev ir jāpaspēj, vai arī tu būsi iesprūdis līdz nākošajai nedēļai, ja tu nepaspējas līdz piekdienas vakaram piegādāt vai savākt. Tad ir forši, ka tu vari pabraukt arī ātrāk nekā 105. Tas bija bīstams apdzīšanas manevrs. Ko, es te tikko gadrīz ar sirdi aizgāju. Es te cilvēks paēdis vakariņas, vai ne? Pasūtījis dušu, jau taisos tā kā uz mieru. Pēkšņi kāds klauvējās pie durvīm. Es tā nevaru saprast, kas te varētu būt. Patais ceļā durvis, kā ārā var redzēt, ir tumšs, vai ne? Skatos, nav neviena. Nav, melns viss. Un tur bija cilvēks melnā krāsā. Es jau domāju, ka viņš tagad man ubagos. Kaut ko te prasīs, kaut ko darīs. Nē, viņš saka, tu zini, ka tev jāmaksā pa stāvvietu. Es saku, nē, es nezinu, te nav nekur nekāds zīmes, nekas nav rakstīts. Viņš saka, jā, te ir maksas stāvvieta. Es saku, bet kā, es uzpildīju degvielu pa $600 un dušu ņem un tā, vai tad man arī jāmaksāja, normālos benzīndākos tā, ja ir maksas stāvvieta, tad, pieņemsim, ja tu neko nepērc, nekāds pakalpojums neņem no viņiem, tad tev jāmaksā pa stāvvietu. Bet te pašā laikā, pieņemsim, ja tu uzpildi degvielu tur pa kaut kādu summu, ja, vai ēst pa $20-30, ja, tad tev stāvēt pa brīvu. Es viņam saku, bet es degvielu tikko ielēju pa $600. Viņš saka, tas nekas jāmaksā tāpatās. Es viņam saku, labi, es iešu uz dušu un tad es samaksāšu. Aizgāju uz dušu, protams, ka es nemaksāšu. Nav jau tie. Vienā ziņā jau baigi labi, ka es tur nepaliku, tajā stāvlaukumā. Jo tagad braucot caur Dallasu nakts laikā ir 600 meters, take exit 428 toward I-45, US 75. daudz mazāka satiksme, tikai šitie te visi trakie tilti pārvadi. Es ceru, ka man šeit jāgriežās ir. Un nav. Un es saku, lai aizbrauc nepareizi. Neko, brauksim vēl vienu apli. Take exit 428. Negādīgi nevar trāpīt pareizajā ceļā. Keep left. Ko izbrauc cauri Dallasai? Aizbrauc līdz benzīntankam, kur es biju plānojis palikt. Bet, tur viss bija pilns. Nebija nekāda varianta. Ko nobrauc kaut kādu mazāku blakus ceļa. Jo tūmā tur nekā cita nebija. Kaut kāda mazā ceļa, kaut kāds maziņš placīts, zemes placīts. Ir ceļa malā. Nolikos. Atstāja gaismas ieslēgtas. Es diezgan nost esmu no ceļa, kādi 5 metri nost no ceļa. Gaismas man gabarīti ir ieslēgti, neviens un virs neuzbrauks.
Neko, pašam savu paštaisītais stāvlaukums. Tad nu man arī būs jāpaliek pa nakti. Nu, no rīta tas izstās šādi te. Ceļa malā es paliku pa nakti. Nekā īpaši apkārt nav. Kāds krustojums. Māja. Tur aiz muguras ir neliels benzīntanks. Apkārt izstāsts nolaists. Aizaudzis. Vai šitā te? Kādreiz bijis kaut kāda zīme. Senos laikos. Kaut kas tie bijis, bet nu vairs nav. Labi. Turpinam ceļu. Būšu klāt pēc kādām 4,5 stundām. Vai 5, tad šito te lādēsim nost. Tad jau būs nākošais piedzīvojums. Piegādāt ātro palīdzību. Sāksim nolādēšanas, nokrāmēšanas, nobraukšanas procesu uz ielas. Tādās, uz ielas. Tālūk, krava ir atdota, piekaba ir tukša, dokumenti parakstīti, pusdienas paēstas. Man jau ir zinām, kas man būs nākošajā kravā. Tātad es braucu no šejienes uz Middlebury, Indiānā, kas man paņems 11 stundas, 1200 km. Tur būs interesanta krava, ko es tagad neteikšu. Jo tā krāva varētu būt tāda, ko dod šoferiem, kas dispečeriem nepatīk. Tas, protams, joks. 60 pēdas uz 53 pēdas garas piekabas. Un to es atstāšu priekš nākošā video, lai jums būtu interese skatīties nākamo. Visu labu!